Tātad, we got story time at a little atspēr. Basically es biju braucu uz centru, pirkt bija kaut kādā saitā free sample packs for everyone.com un bija reklāma, kur bija rakstīts nopērciet akordus un notis for a limited time for a discounted price. Nu, deals. Un izrādās, viņš tieši paveicās, tāpēc, ka viņš Rīgā bija un viss būtu bijis amazing, es gāju trolēbus un pēkšņi šits pajols pienāk pie manis, saka, es te filmēju kaut kādu raidījumu, šim seriālu vajag, es viņš filmēju. Paturēs mikrofonu, man vajag piepīkstināt telefonu. Sure. Šajā, jā? Nē, no, par cik tas reperš, vai vajadzētu zināt, vai kā likt mikrofonu klāt un Nu, klausies, kā tev sauc? Tātad, man name Lil Spring, Pasais pavasars. Nē, hell no, Lil Atspēr, Atspēr, tāpēc kā mīčs, lēkā uz mīču. This guy, the audacity, sākam uzdot jautājumus, top 3 artists. Paskaties, who the f*** are you talking to, man? Come on. Lil Atspēr, un skaties, un 4. vietā ļoti tuvu pie tāds viens artists, kur vārds Kapo. Kapo? Šodien nebūs, diemžēl. Kādā žanrā arī repā? Jā, viņš arī taisa mūziku. Mūzikas žanrā? Mūzikas žanrā, hell. Kas iedvesmoja tev veidot mūziku? Jā, bija tā, ka, kā vispār sākās šis viss, tas bija kaut kur, man bija 10 gadi, un es taisīju, vienkārši man uzdevināja mamma mikrofonu, bija ļoti sodīgs mikrofons tajā laikā, viņš es dzirdējis, piemēram, esi online CSGO spēlē, un tad mikrofons, teammateiem ir galīgi, tu vispār tur nifigā nevar dzirdēt. Jā. Tas bija mans pirmais mikrofons, bet es mācēju izmantot to, kas man bija dots, un tā vienmēr tā ir viena no dzīves lielākajiem filozofiem, izmantot to, kas ir tev dots. Jā. Un just do it. Skaties, un es sāku repu, es sapratu, ka es varu salikt 2 zilbas kopā. Zin kā cilvēki saka, ir tas teiciens, he's him, well, I'm him, yes, sir. Es pabeidzu vesels 9 klases, bro. Es pabeidzu vesels 9 klases, bro. Daži pat netiek līdz 7. Es tiku līdz 9. That's what's up, bro. Know the name, remember the name. Lil Atspēr.